Ja ir kā ir, tur tā nav. Būt laimīgam, gribas jau, gribas būt laimīgam. Kas būtu mums Latvijā labāks, ja mēs nebrauktu viens ārā? Tad vismaz ir par ko parunāt un ir ko darīt arī filozofēt, kas būs, ja būs. Tā ir Eiropa. Tas ir normāli, ka mēs braucam, daudz cilvēku var atbrauc atpakaļ. Daudziem nepatīk, viņi atbrauc, pastrādāt 3 mēnešus. Viņam nepatīk, brauc atbrauc. Tad rodās ir stāsts, īrijā ir slikti. Neveiksmes jau arī ir daudz. Protams, ne tikai veiksmes ir. Kā es domāju, kāpēc šeit ir cilvēki? Tikai tāpēc, ka vienkārši naudas nav mājās. Tagad es Latvijā arī strādāju 2 darbvietās, jā. Tas 2 gadu atpakaļ es saņēmu, jā, kaut kur 150 latus. Tad kā es 2 bērnus varu uzturēt? Nekā. Nācās pieņemt lēmumu. Nē, īri jau ir šausmīgi labi tauta, un viņi ir pretīm nākoši, un viņi ir sirsnīgi, un zināt, kā arī pa visiem apkārtējiem, kas te iekšā ir iebraukuši pie viņiem interesē, arī pa mums daudz kas, bet, principā, es nezinu. Varbūt arī vēl valodas barjeri, tas, kas tu nevari tā izteikt visu to, ko tu varbūt vēlētos, un tā kā tu jūties, un varbūt arī prasīt, kas tev pienākās, un varbūt daudz, ko mēs nezinām, tas arī no nezināšanas, bet, mājās. Es uzskatu, ka būtībā es Latvijai šajā momentā nemaz neesmu vajadzīgs. Es esmu vajadzīgs varbūt savai meitai, kuru mācās, jo viņai tomēr tur tās jāmaksā tā mācību maksa un regulāri jāmaksā 4 reizes gadā. Un strādājot Latvijā, es kaut kādā, tad būtu labi jāpelna, lai varētu tomēr samaksāt, jo tur tā mācību maksa ir diezgan dārga. Tur iznāk gandrīz 1000 lati par to gadu. Un 1000 lati Latvijā ir liela nauda diezgan. Kā saka, dzīvīt uz priekšu, uz čemodaņiem ilgi sēdēt. Nevar speciāli, kad tev bērni ir, kā saka, jo tur tāpat siežūt uz čemodaņiem pusceļā, tu brauc vai nu iz sātu, vai nezinu, ko tu par sātu saukt. Es dotu breidi, man ir sāta i šitei tur, kā saka, man ir grūts pasēt. Es braucu uz šaņu, es braucu uz sātu. Es braucu uz īriju, es arī saku, es braucu uz sātu. Un, kā saka, es nevaru pasēt, es dotu breidi, kā es varētu saukt vai nu īriju, vai nu Latviju par sātu. Man jāsaka tā, ka es jūtos jau tur kā sātā un šitā kā sātā. Tikko, kad atbrauca, ja? Tad ļoti gribējās mājās, jo tāpēc, kad nebija jau būts nekur tik tālu projām un tik ilgi projām. Bet tagad brauc bieži, bet, kad aizbrauc uz turieni, tad gribās uz šejieni, un tagad, kad es atbraucu uz šejieni, tad gribās uz turieni. Tā kā vairs nav labi nekur. Man nav... Man ir jātiek raudāt. Man nav mamma telefonā tā. Tāpēc tas man tāds sāpīgākais moments. Tas nav.
Bet mani draugi. Man puisis un vispārējais. Man ir darbs. Man ir vairāk vai mazāk nauda. Man būs māja. Bet man nav ģimene. Brīvībai dzimtenē acis kā raudēja, pasaku visiņus pagātnē žvadzinām, kā dzīvo cilvēki, paprasi naudai vienā, 100 visu baronu sadzinām. Vienā, 100 visu baronu sadzinām. Aplamā frekvence patrioti ganies, rādi mums mežu, kur nelaupas savējos, dzīvo neizdzīvo, lido neklanies, tā jau bez samaņas mūžību kavējos, tā jau bez samaņas mūžību kavējos. Kas nav? Nauda te viņi ir, te viņi nav. Nu, cik tu sapelnīs, cik tu atbrauc ar koferi naudas. Viņa ir tendence plūst. Viņa nav paliekoša. Iegādāsies īpašumu, tas ir kā žurks skrējiens, jā? Kad īpašums uznāk pienākums un izdevums. Jā? Atbrauc uz gadu, tas gads kaut kur tā aizskrēja. Jumtu nenomainīju. Bet mamma Eiropu apskatījās. Jā. Māju izremontēja. Pagāja 2. gads šeit, nemanot atkal paskrēja. Joprojām jums netika nomainīts, bet abos gabals jau pašā Koknes centrā tika iegādāts. Pagāja vēl 1 gads, domāju, tagad es nomainīšu vasarnīcai jumtu un braukšu mājās. Jums netika nomainīts. Bet dzīvoklis Koknes centrā tika iegādāts. Tagad es atkal paldu jumtam. Jo mums tā savādāk, kā ne savādāk, cita jau tagad domāšana, saprot? Mēs pabijām tur, te mēs it kā jau nesveši, savādāk jau sanāk, ja? Jo saties to latvieti, piemēram, tad atbrauc atvaļinājumā, uzreiz tev jautājums, kā tev tur iet? Tevs nopelnīja, kā tur? Man var darbu atrast, saprot? Pirmais jautājums, kas nav bijis īrijā, ja? Tas pirmais jautājums, čau, kā iet, cik nopelnīja, kas tur jaunāks, varbūt darba vieta ir. Ja tu satiecies ar vīru, tev savā citas runas. Cilvēki drūmi Latvijā, tādi kaut kādi dusmīgi, kaut kā nomocījušies, varbūt, tiešām tā liekas, ka te varbūt viņi nesmaida tā, var teikt, reāli, viņi tagad parāda to smaidu, un es tā, to varu, bet viņi nesmaida tā, kā mums, piemēram, bet mums atkal tā cilvēki ir kaut kā nomocīti, nezinu, vai kaut kā viņi drūmāki nekā šeit. Te iet sievieti, mana medekla strādā restorānā, viņi redz, ka kāds tantīns, vecens, vienalga, viņas nāka viņi var nosēdēt restorānā un ēst un iedzert, un viņas aizvedā mašīnām. Mūsu sievieti tā nevar atļauties. Latvijā es krāsojos katru dienu, feinoju matus, lakoju nagus, ģērbos tur uz augstpapēšu kurpēm, ja? Atbraucot uz šejienu, 100 gadu tev tas nav vajadzīgs. Nē, jā, tu tur uzkrāsojies, tur tā, šad tad uzvelc augstpapēšu kurpes, kaut kur aizejot, bet, ikdienā tev tas nav vajadzīgs. Latvijā ikdienā, man liekas, tā bija ikdiena, jā, tāda. Sapucēties. Nemaz negāja ārā no mājas, kamēr lūpas nebija uzkrāsojis.
Es varu izstāstīt vienu atgadījumu no savas dzīves. Es vispirms jums par stāstīju kādreiz agrāk. Es, kad atbraucu uz īriju, pirmais iemesls, kāpēc atbraucu, es gāju uz angļu valodas kursiem. Un man grupā bija itāļi, spāņi, čehs bija un japāniete. Un vienā nodarbībā mums gāja runa par tautu kultūrām un tad, protams, aizgāja runa arī par nacionālajiem ēdieniem. Un, protams, itāļi ar drausmīgi lielu lepnumu stāstīja par picām un makaroniem un kā tas ir visā pasaulē iecienīts. Un kad rinda nonāca līdz manim, mana skolotāja man prasīja, kas ir latviešiem nacionālais ēdiens. Es teicu, otrs latvietis. Tajā brīdī viņa domāja, ka man ar angļu valodu nav viss kārtībā. Viņa man pārjautāja, es teicu, nē, ka mums Latvijā ir tāds teiciens, ka Latvieša mīļākais ēdiens ir otrs latvietis. Un centos to izskaidrot, kāpēc. Man likās, ka viņiem tā īsti tā nepielēca tā doma, bet par kanibāliem kādu laiku mani saukājas manā grupā. Kādu viņš, bet nav vaniļas vairāk, beidzās visus apēdu. Vai tad ne? Jā. Latviešu paika paliek latviešu. Bija drausmīgs skats tajā 1. maija svinībās 2004. gadā te Drohedā. Tur, kur tas tur oficiālais pasākums notika. Tad tie latviešu pulciņi tur plūda turp. Un tad nāca tāda grupiņa latviešu jauniešu, visi kā viens. Gandrīz noskūtām galviņām, apģērbušies tādās it kā stilīgās, bet ļoti lētās drēbēs un tā mērķtiecīgi, tā stīvi un kokainiem ģīmiem. Un kā tāds te man nāk pa ceļu pretī, es skaidrs zinu, ka tas ir latvietis vai kāds cits no bijušās Padomju zemes. Kaķis man, malten baltā cepņā, saka ņau, šodien mana bēle nav. Strādājam, dzīvojam, raudam un dziedam, katrs ar citādu zeltaino karūsu. Vai jābūt tautiskam, vai jābūt viedam, neskaud, ka paspīdu, nesāģās sarūsu. Neskaud, ka paspīdu, nesāģās sarūsu. Ir jau vēlo mammas dzīpari cimdā, nav tikai ziemas, nav jāvalkā cimtene. Laime vai nelaime, abas centrindā, brīve un naudā. Mūs vajag simteni, brīve un nauda. Mūs vajag simteni. Es plānoju atgriezties. Man ir plāns tuvākiem 5 gadiem, pēc kuriem es plānoju atgriezties. Un, ja viss ies pēc plāna, tad es būšu atpakaļ. Bet tiešām tāpēc, ka Latvija ir labāka. Aizbraukt uz Latvijas nedēļu, pēc tam kaut kas cits nekā tur palikt un dzīvo. Es vasarā arī braukšu uz kāzām. Draugi no kāzas būs braukšu uz Latviju pēc problēmām. Dzīvojam 3 dienām. Vairāk nevajag. Pietiek. 2-3 dienas un apakaļ. Es aizbraucu uz kādu nedēļu atpūsties vasaras laikā. Pa ziemu, nē, pa vasarā. Nedēļa pietiek. Viss griezti apakaļ uz īriju. Ej mājas. Tiešām jūtas tā kā mājās. Tev pietrūkst, tas vienmuļais visu laiku tev ir tāds lietains un tāds. Latvijā tev tā kā daba, ka mainās, ka viss atdzīvojās un tāpat, ka visa aizmieg ziemas miegā. To nevar izstāstīt. Kamēr es šeit pieradu, kamēr vispār adaptējos un kamēr piekritu vispār dzīvot, man liekas pagāja kaut kāds pusgads un ilgāk. Absolūti negribēju ne par ko. Es nezinu, kāpēc vienkārši palikām šeit dzīvot. Vai nu es pieradu, vai nu pieņēmu vienkārši
esošo momentu par reālu un ka tā tas ir un tagad mēs šeit dzīvosim. Bet no sākuma jau vispār kliedam teicu, nē. Man pietrūks no visa mazlietiņa. No visa mazlietiņa. Man mazlietiņa pietrūkst kino, man mazlietiņa pietrūkst teātra, man mazlietiņa pietrūkst Rīgas. Kas? Rīgas. Rīgas tās murdoņas, ka tu ej vienkārši un tev visi tā kustība, tās kustības sajūtas. Lai gan to pašu var iegūt šeit Dublinā, aizbrauc uz Dublinu, tas pats vien ir, bet vienīgi tas, kad Rīga ir, viņa ir smukāka, tīrāka, sakoptāka. Brauks mājās? Es, jā. Viņš ir mājās. Viņš ir mājās, te. Nē, es nevaru teikt, ka es esmu mājās, bet es braukšu mājās. Bet, katrā ziņā ne jau šomēnesi. Latvija vienmēr paliks mums sirdī, un mēs vienmēr mīlēsim savu zemi. Visi saka Latvija, mājas, bet ko nozīmē vārds mājas? Mājas ir tur, kur tev ir labi. Kāpēc man jāsauc Latviju par mājām, ja es tur aizbraucu un man tur ir badā jāmirst? Šeit es normāli strādāju, pat šeit jebkurš laukstrādnieks normāli nopelna. Un neviens nesūdzās. Latvijā strādājot pie kāda jaunsaimnieka, un diez vai var nopelnīt 250 latu nedēļā. Diez vai. Nē. Tāpēc es arī šeit. Man draudzene ir un viņai brālis ir. Kā te var būt laimīgs? Te nevar būt laimīgs. Vienkārši dari, kas tev ir jādara un viss. Pēc iespējas mazāk domā par mājām. Cik tev gadiņi? Tagad šitas bija. Jā, 2 gadiņi, jā? Jā. Un tu dzīvo Dublinā? Jā. Jā? Jā. Man sauc Silvestris. Un es dzīvoju Dublinā. Un es Dublinā eju skolā. Mani sauc Lenora. Man ir 7 gadi. Es jau šitai eju skolā 2 gadus. Un es eju 1. klasē. Es nāku no Latvijas. Un Īrijā es 4 gadus esmu bijusi. Mani sauc Kristiāns. Es atbraucu no Latvijas. Kas tev vairāk patīk? Kad ten ir tētis, jo kad es biju Latvijā, tētis man ten strādāja. Es esmu Margarita. Es mācos 12. klasē. Un esmu Īrijā jau, man liekas, 6 gadus no 2000. gada. Un es šogad beigšu skolu un cerams, ka negribēšu atkārtot 12. klasi. Un tad es gribētu iet uz beauty therapy
kursu darīt Arklovā, netālā pilsētā vai arī kaut kur citur. Anglijā. Londonā varbūt tās, nezinu. Eju 11. klasē augstskolā un 11. klasē, jā. Vidusskolā. Jā, vidusskolā. Un ko es daru? Es strādāju par modeli te jau gadu, un Marta vēl jāpliek vēl 2 gadu, jo man ir līgums. Un gribu pēc skolas paveikšanas iet biznesa koledžā. Es šeit esmu 4 gadus, laikam. No kopš laikam jūnija 2002. gada. Un es šeit izmācījos vidusskolu visu pilnīgi, un 2 gadus augstskolā. Un pašlaik es esmu unemployed, bet es meklēju darbus, gribētu atrast darbu fotostudijā. Un sakrāt naudu, pēc tam doties Latviju un studēt Latvijā. Es 2 gadus šeit apmēram vēl palikšu. Kamēr Latvijā nebūs, es domāju, kamēr Latvijā nebūs sakārtot sociālā sistēma, tas ir primārais. Tas nav algas, tās, man liekas, nav darbs, nav algas, jo darbu var atrast vienmēr, un algas var dabūt jebkāds. Tas ir atkarīgs tikai no cilvēka, bet kamēr nebūs nekāda atbalsta no valdības, es domāju, tieši bērniem, mātēm, ģimenēm, tas ir vienīgais aktuālais šeit latviešiem, vai vienalga, man liekas, jebkuriem emigrantiem, jebkurā pasaules malā un jebkādas nacionalitātēm. Ja viņam nav savā zemē vai savā mājā, nav stabils, viņi nav pārliecināts par savu bērnu, par savu sievu, ka viņai ir pabalsts, ka viņi ir, piemēram, aprūpēti, vai viņiem tur ir medicīniskās kartes vai medicīniskā apkalpošana, vai šie jautājumi, kas saucās sociālās stāvoklis, ja tas nav Latvijā, es domāju, ka viņi noteikti neatgriezīsies. Es varu pateikt čau visiem, ko mēs zinām. Tā, es gribu pateikt vecmamai, Arnoldam, no Bebriem tas ir Vidzemē, čau visiem. Tad vēl Lilitai Dzilnei, manai skolas direktorei, mūzikas skolas direktorei. Tad vēl Lagitai Audziņai, manā 4. klases skolotāji, kas mani mācīja. Un Kristam Anģēnam, Robertam Meirānam, Elinai Malašanakai, Zaigai Jansonai, Sunītei Rendai un visai Latvijai. Čau! Aplamā frekvence patrioti ganies, rādi mums mežu, kur nelaupas savējos, dzīvo neizdzīvo, lido neklanies, tā jau bez samaņās mūžību kavējos, tā jau bez samaņās.